Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Jūsos ieplūdīs dziedināšana. Šodienas rakstu vieta. Bet jums, kas jūs manu vārdu bīstaties, uzlaiks taisnības saule, un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šīs saules spārnu gaismas, un jūs iziesit un lēkāsit kā barojamie teļi. Maleahijas 3. nodaļa, 20. pants. Šodienas pārdomas. Vai esat bijuši lauku sētas kūtī ziemā? Es esmu. No bērnības atceros, ka tā bija visai tumša telpa, pilna ar mājlopiem. Šķiet vienīgo prieku bez barības radīja dzeltenīgā lampiņa pie griestu sijas telpas centrā, vai blāvā gaisma, kas ielauzās caur mazo lodziņu akmens mūra sienā. Tās ziemā dzimušie teļi pat nespēja iedomāties, ka varētu būt arī kaut kas labāks. Taču tad pienāca pavasaris, un teļus izlaida ganībās. Tur bija tik spoža un sildoša saule, tur bija zaļa zāle, tur bija pavisam cits gaiss un brīvība. Draugs, nekad nenovērtē par mazu tava mīlošā debesu tēva plānu tavai dzīvei. Ja arī tu, iespējams, ej caur tumšākiem laikiem, apzinies, ka tie beigsies. Pārstāj domāt un runāt par tumsu, kas mēģina tevi iebaidīt un nozagt cerību. Fokusējies uz gaismu, lai arī cik tās šobrīd liktos maz. Fokusējies uz Dieva vārda apsolījumu dāvāt tev patiesu gaismu un dziedināšanu, prieku un brīvību Dieva klātbūtnē, un ieraugi, kā tas jau notiek. Šodienas lūgšana. Mīļais debesu Tēvs, es izvēlos godāt un bijāt Tevi. Paldies par apsolījumu likt Tavas taisnības saulei uzlikt pār mani un dziedināt mani. Es ticu, ka Tu esi sagatavojis jaunu laikmetu, kas liks manais prieka pat lēkāt. Jēzus vārdā. Āmen.